Es gribēju jums vaicāt, jūs pirmo gadu atbalstat Lielo talku, kāpēc jums bija svarīgi izšķirties par šādu lēmumu? Nu, es teiktu, tas nebija tikai svarīgi, tas bija tā kā nepieciešamība būt klāt tādiem lieliem pasākumiem, jo tās ir mūsu vērtības. Šobrīd bankā jau 2. vai 3. gadu pat ir oficiāli ilgtspējas stratēģija, un mums ir svarīgi ne tikai tas, kas notiek mūsu biznesā, bet arī kas notiek ārpusē. Un lielās talkas atbalstīšana ir tāds labs pasākums arī darbiniekiem. Mēs aicināsim arī savu komandu piedalīties. Tās ir vērtības. Manuprāt, tas ir katra cilvēka vērtības, būt attīstībā, skatīties to, ko vajag darīt, nevis vienkārši kur var nopelnīt. Un tas ir galvenais mērķis. Mēs šodien daudz dzirdam, ka finanšu nozara arī iesaistās tā saucamajā zaļajā domāšanā. Arī talkas sauklis šogad ir, kā mēs varam izlasīt, tīri, zaļi, ilgi. Un, ja jūs varētu tādam nefinanšu nozares cilvēkam pastāstīt, kā tad īstenojas tas, ka, piemēram, banka atbalsta vai zaļās investīcijas, zaļos projekts, kā tas notiek, ko tas nozīmē tādā praktiskā lietā? Jā, praktiski ir tas, ka mēs esam definējuši sev šo zaļos kredītus, jo kas ir bankas biznesa? Paņemt naudu no noguldītājiem un investēt viņu kreditēšanā. Kreditēšana ir ekonomikas attīstība. Ja mēs portfelī esam savā kredīta portfelī pateikuši, ka mēs gribam vismaz 5. daļu 10 gadu laikā sasniegt šo zaļus kredītus, tad mēs uz to ejam. Šobrīd pie mums nāk uzņēmēji, kā piemērs ir, viņš ir izlēmis konkrēts uzņēmējs uzstādīt šo saules paneļus. Izmaksas ir miljonos, izmaksas ir lielas. Šobrīd viņa naudas plūsma tekošā parādītu, ka viņš nevar viņu uzreiz atmaksāt, bet ilgtermiņā, 10, 15 gados viņš var. Viņam ir ieguvums ir sabiedrībai, ieguvums ir arī dabai. Un mēs atbalstam šādus projektus. Mēs atbalstam projektus, piemēram, klients vēlas iekārtu samainīt. Iekārta tērē noteikti daudz enerģijas, saražo noteikti daudzumu preču. Kas notiek, kad viņš atnāk pēc šīs jaunās idejas? Banka saka, labi, mēs ar tevi sadarbosimies, mēs tev arī dosim labākus nosacījumus, lai tu to iekārtu vari nopirkt, uzstādīt. Attiecīgi vinnē gan pats klients, viņam ir ilgtspējīgs bizness, mums ir ilgspējīga savdarbība. Mūsu vīzija, mūsu vērtības ir piepildījušās. Tagad mēs zinām, kas notiek aiz bankas sienām ikdienā, tad, kad jūs izvērtējat, ko atbalstīt un ko nē. Es domāju, varbūt vēl pēdējo jautājumu, vai jūs varat pat izskaidrot, cik reižu jūs dzīvē esat talkojis jau? Mēs talkojam labu laiku, mēs jau gadus 18 dzīvojam Babītes novadā, tagad saucās Mārupas novads, tas bija Babītes pagasts. Un tikko mēs šajā mājā ievācāmies, tā pirmā talka bija vietējiem iedzīvotājiem doties uz vietējo mežu. Un, manuprāt, mēs pat ar ģimeni, ar mazo dēlu bijām avīzē iekšā, kā bija pirmie talkotāji. Kas saka pierādījumi. Ir pierādījumi, bet es atceros savu bērnību. Nebija tā, ka mēs to nedarītu. Mēs darījām, tas bija cits laiks, protams, citas uzstādījumi. Ja, dažreiz tas bija obligāti. Tas ir asinīs iekšā. Es domāju, ka iet un savākt to, kas tur mētājās, arī kā banka mēs to darām. Mums ir pārgājieni, kuros maisiņš tiek paņemts līdzi, ejot gar jūru. Un tur tiek salikts tas, kas tur pa ceļam tiek satikts, kas nevienam nepieder. Paldies jums!